Labi, cienīgi godātie skolotāji. Man sauc Egīts Kirmans, jūs redzat droši vien, un šodien es būšu tas galvenais, kas stāstīs mums vadīs šo semināru. Tātad divas daļas ir, būs ievadaļa, semināra atklāšanas darbojas daļa, un tad es rādīšu, man ir jau sagatavots 3 prezentācijas. Tāpēc es viens no tiem cilvēkiem, kāds gadījis vienīgais, jā, man kolēģi mums tagad ir ilgstoši atvaļinājumi, tad es vienīgais, kas brauc apkārt pa skolām un tātad bērniem stāsta par šo te IT drošību. Šīs te programmas garums, ko es stāstīju 40 minūtes, ir 1 stunda, jā, pārāk tie viņi arī nespēja izturēt, un man arī droši vien, ka ir grūti, un tā pieredze rāda to, ka no sākuma mums bija viena programma uzsāstīta, viena prezentācija, rādījām visiem, gan mazajiem, gan lielajiem. Tā mēs sākam skatīties uz tiem, ka tie lieliem tā, it kā jau patīk jau, bet, kad viņi tas zināšana līmenis un tās vēlmes dzirdēt un tās problēmas, kas viņiem jārisina mazliet citādāks nekā tiem, kas ir 2. klasītajā. Un tad mēs uztaisījām jau 2 prezentācijas. Viena bija jaunākiem, otrs bija vecākiem klasēm. Un tad es arī izbraukāju vēl pāris skolas par rajoniem, sapratu, ka ir vēl viena mērķa auditorija pa vidu. Tā ir tā 5. 9. klase, tie jaunie cilvēki, kuriem ir putni galvā, jā, un kuriem tur viss šobrīd notiekās, jā, kad viņiem vajag vēl kaut ko pavisam citu, jā, viņiem vajag kaut ko atraktīvāk, viņiem vajag mācēt to viņu uzmanību kaut kādā veidā iesaistīt, ja tie mazie bērni klausās pietiekami labi, un viņiem ir viegli komunicēt, ar tiem, teiksim, 11. klasa, 10. 11. klasa, tie ir arī saprātīgi lieli bērni, viņiem arī viegli komunicēt. Un tad tā vidējā daļa, jā, kas tur vienkārši tur pa to klasu tur vienkārši dzīvo, tā kā tās pūzes, jā, tad viņiem praktiski ir visi grūtāk. Tātad par semināru pašu. Ļoti īsi par ceptumu. Es nezinu, tātad pamatā Latvija ir pirmā valsts Eiropas Savienībā, kur ir aizgājusi tik tālu, kad ir pieņemts IT drošības likums, un līdz ar to arī ir apakšā arī sakārtot visu tā tālākā infrastruktūra. Tātad ir institūcija, Latvijā oficiāla institūcija, kur ir jārūpējās par IT drošību. Un viena no šī uzdevumiem, kas ir likumā ietekmīs, tā ir sabiedrības izglītošana. Un arī, teiksim, skolotāji un skolēnu izglītošana arī ietekmē šīs sabiedrības izglītošanas, un to arī mēs arī nodarbināmies. Tātad visu uzdevumu, kas likumā ir rakstīti, tiek delegēti, tātad universitātes matemātikas, informātikas, certs arī kā tāds dzīvo, jā. Tātad finansēt no valsts budžeta, visu, ko mēs darām, misija ir bez maksas. Un tā misija tātad veicināt IT drošību Latvijā, tie ir vairāk, teiksim, zāli, jā, un Latvijas virzība, ka ir nepieciešams Latvijā tāds IT drošības kompetences centrs, kas varētu rūpēties vispār, teiksim, IT drošību. Kas jau šobrīd paliek aizvien, un kas ir gadu aizvien svarīgāk un svarīgāk. Kā tas certs izskatās bildē? Tātad mums pats galvenais ir aizsardzības ministrija, tātad mēs esam zem Minska. Blakus tur ir arī Nacionālajie bruņotie spēki, tātad certs. Tātad, ko mēs sadarbojamies? Tātad ir starptautiskas dažādas organizācijas, citu valsts cert, sadarbība partneri, no kuriem mēs iegūstam informāciju. Tātad mums tā kopiena, ar ko mēs strādājam, ko nosaka likums, tātad tā ir valsts un pašvaldības. Tātad, kuriem ir obligāti jābūt savās iestādēs, ir jānorīkots atbildīgie par IT drošību. Tad ir komersanti, zem kuriem es palīdzu apakšā elektroniskos sapratu komersanti, kas faktiski saistīts ar kritisko infrastruktūru. Ja? Arī šis likums nosaka, ka ir jānodefinē Latvijā IT drošības kritiskā infrastruktūra, un tātad tur ir jābūt atbildīgiem faktiski ar elektroniskos sapratu komersanti, tur apakšā iedzīvotā. Protams, kad arī ir iedzīvotāji, ja? Tad mēs neatsakām arī jebkurā, kurš mums ir piezvana, paprasa kaut kādu palīdzību. Mēs esam izveidojuši, vēlāk arī parādījuši speciāls portāls, kas palīdzās ar šiem cilvēkiem. Var teikt, ka viss šī prezentācijas viņas būs publiskas internetā pieejas no jebkuras vietas, un viņas būs downloadāmas. Ja? Tātad var neko īpaši daudz arī nerakstīt. Tātad kādas aktualitātes? Tātad ir pieņemta IT drošības stratēģija. Viņi internetā var atrast, varētu būt, ka viņi varbūt ir mazliet nelaicīgi, bet tāda ir. Tad aizsardzības ministri izveidot speciāli kiberdrošības politikas modeļi.
Un ir izveidota kiberaizsardzības vienība vai kiberzemessargi, ja? Tātad faktiski varētu būt potenciāli sadarbība ar Jaunasvētas. Tātad kaut kādas aktivitātes notiek, un diezgan aktīvas. Tātad kas reāli Latvijā notiek, jo īsti tātad pa 2013. gadu, tātad daudz prioritātes incidents, tātad ir pietiekami daudz gan kompromitētas sistēmas, gan fikšķerēšana vai phishing gadījumi, tātad uzbrukumi vai DDoS uzbrukumi, tas ir mēstules, ļaunprātīgs kods, ielaušanās mēģinājumi robotīki, tātad vēl arī citi gadījumi, kas ir kā mēs esam saklasificējuši, tad kopā tas skaitlis bija diezgan liels, tas bija pār 4000, ja? Kas ir pieredzēti, kas arī ir apstrādāti. Tātad, kā es teicu, sabiedriskā izglītošana, sabiedrības izglītošana. Tātad, ja mēs skatāmies pa visu kopienu, tad tehniskie un teorētiskie semināri, tas ir valsts un pašvaldību atbildīgie, šīs IT drošības mācība, priekš valsts un pašvaldību iestādēm ir informācijas drošības izglītības programma, tas ir arī garāks pasākums, uz pusotru stundu, tas ir tad, kad es braucu par valsts un pašvaldību, teiksim, iestāžu darbiniekiem un stāstu darbiniekiem par drošību, tur mazliet citādā, pavisam citādā nekā skolniekiem, protams, ja? Tā izglītības programma arī pieejama mājaslapā ar atrunu, ka viņi nedrīkst izmantot konvencionāliem mēģiem, citādā par prezentāciju var skatīties un smelties, kā viņus visāds labums, ja? Tad mums ir plakāti pieaugušiem bērniem, pēc portāls visitoši.lv, un vakar mums bija datorgolda tātad pasākums, tātad iedzīvotāji var paņemt savu laptopu vai savu kompjūteru, atnākt pie mums, un tātad speciālists viņu izskata cauri, apstās, vai tur nav kaut kāda vīrusa, vai nav kaut ļaundabīgs kods, un praktiski šo datoru iztīri, ja? Tad to nekas nav jāmaksā. Un cik mums tie resursi, faktiski tādas akcijas notiek nevairāk kā 2 reizes gadā. Tātad šeit par portālu esi droši. Šajā portālā tiek publicēta informācija faktiski tādiem IT neprofesionāļiem vai jebkuram lietotājiem, kas māk lietot datoru, tātad palasīties par to, kā padarīt šo savu dzīvi internetā drošāk. Tas labākais pielikums, kas visam šim te ir tātad, ja jūs ieiet šajā portālā, tiek pārbaudīt tātad jūsu datora IP adresi. Ja mūsu lielajā datubāzē ir kaut kāda informācija par kaut kādu infekciju vai kaut kādu vīrusu šajā IP adresē, tad jums izlaiž ārā tāds sarkans lodziņš, tāds viņš arī ir, un tad tālāk var redzēt, var nospiest lodziņu, ko darīt tālāk. Nav tikai tā, kā pasaka jums ir. Nākamais solis, tātad pasaka, jūsu IP adresi ir indicēts, šeit, piemēram, konflikts bijis, un 4. solis, tātad ir ceļš uz palīdzību, vai kā varētu teikt, ceļš uz aptieku, ja? Ko darīt kādā veidā no šīs infekcijas tikt vairāk. Protams, tie nianses ar Telekom DKCP, kur tas dinamiski šīs IP adreses mainās, ja? Bet arī šis jautājums tiek risināts un mums darbojas. Tātad, viena no lietām, tā jaunības izglītošana. Un mēs visu laiku esam tādā meklējuma ceļā. Tas vienkāršākais risinājums ir, ko mēs varam darīt, tas ir ļoti efektīvi, teiksim, aizbrauc, tad es aizbrauc uz skolu, tiem skolniekiem pastāst par projektīgu drošību, tad atbrauc cilvēks no malas, tas nav parastais, teiksim, skolotājs, ar ko viņš dienā dzīvojās, ja? Kur uzvelk melnu praku, sataist dusmīgu seju, ja? Un tad bērns paliek domīgs, ja, par to visu. Bet mēs, cik to resursu, ka mums ir, nevar viens cilvēks atbraukāt tas visas skolas un visu izstāstīt, ja? Tad mums to resursu trūks, un cik mēs varam, tik mēs izbraucam un izdaram to visu, ja? Un tad un bija video lekcijas, pirmais mēģinājums bija pagājušajā pavasarī, par mobilo iekārtu drošību, kas bija ļoti labi, daudz dalībnieku, ja? Var pieteikties, tad skolā visi var sienas projektors, var skatīties, klausīties, viss ir ļoti skaisti, ja? Kas ir negatīvi, ko mēs reiz ieguvām, tad skolās atšķirās šis stundu grafiki. Kad vieniem ir pusdienas laiks, tad citā skolā atkal ir stundas, ja? Un to pulksteni ielikt no tikiem līdz cikiem, ja? Tad diezgan pavarūtē. Tā jau skola parasti, teiksim, savu dienas kārtību nemaina, ja? Teiksim, pusotras stundas lekcijas vai stundas lekcijas, ja? Maz jautājumi, teiksim, jo, ja teiksim, šis tiešas sakars ar skolnieku, tad šie jautājumi parasti rodās paši no teiksim, šajā dialogā skatoties vienam uz otru, stāstot kaut ko paprasot, ja? Ja tas notiek attālināti, ja?
Tas šī kontakta, protams, ka nav, un tas ir, protams, trūkums, ja. Un vēl, protams, tehniskas problēmas, ja, teiksim, interneta ātrums, vēl tur pieslēgties, palaist visu to, jau, lai tā skaņa bilde būtu, ja. Protams, viņas ir risinājumi šīs visas problēmas, bet tā tad mēs domājam, ka būs tikai video lekcijas, un ko palaidīt droši vien, ka šobrīd mēs to nākotni nezinām. Resursi it kā tam varētu būt, bet visu tā organizēšana, vispārējais, tas pirmais mēģinājums nebija, tāds, mēs sakām, jā, tas tiešām ir tas, ko mēs tagad darīsim, jā, un tikai to ceļu iesim, jā, mēs meklēsim kaut kā citus ceļus, kā to visu izdarīt, varētu būt, teiksim, ieraksti internetā, protams, skatīties, kurā laikā jūs vēlaties, jā, tātad palaist skolniekiem kaut kāds, taisīt kaut kādus klipiņus, vēl kaut ko darīt, jā. Ko? YouTube salikt. Varētu salikt, jā, protams, mēs par to domājam, jā. Tātad, kas šobrīd ir? Tātad izsagatavot materiālu, ir daudz uzaicinājumu uz skolām. Es jau teicu, tu iemest, ja atbrauc cilvēku ārpus un pastāstīt šiem skolniekiem, tad visam citādāk ir. Mums nav šo resursu aizbraukt pie visiem, un kas ir vēl tas trūkums, nav šīs ikdienas saskarsmes ar skolniekiem, jā. Nu, protams, jo es vairāk braucu līdz vai 20. 30. vai 40. lekciju skolā, jā, tā jau tā saskars vienu un apmēram saprot, jā. Pašā sākumā bija diezgan pabrūt, jā. Tātad mums ir piedāvājums skolotājiem, tad sagatavot pielāgot materiālu, mums var paņemt, viņus var lietot, jā. Tātad bildi ir jāliek visu savus tekstus, savus stāstus šiem skolniekiem. Šīs pašas prezentācijas, ko es tagad rādīšu, mums var rādīt arī pa dabaliņiem, jā, tur nav obligāti 40 minūtes jāstāst, tad izdot kaut kādu mazu tēmu. Teiksim, tur minūti 10-15 aprunāt, pēc tam skolniekiem pārdiskutēt, jā. Tātad no certa palīdzību. Un atbalsts visā šajā jomā. Nu, maksimāli, ko mēs varam izdarīt, un šobrīd, teiksim, vienu viesošanās skolā gada laikā, ja mums uzaicina. Principā tā tie, kas mums uzaicina, un mēs parasti neateikt, ja? Tad tagad jau uz gan mēnesis uz priekšu jau visiem ir jau aizņemts, jau laika mēs faktiski nav. Tas arī par ievadvārdiem viss.